Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā izveidot preču kategorijas jūsu mājaslapā. Tātad dodamies uz sadaļu preču kategorijas, un te mums ir divas sadaļas – produkts un parametri. Tātad pašas preču kategorijas tiek ievietotas caur produktiem. Tad nospiežam uz podziņas produkts, un apakšā mēs varam ievietot produktu kategorijas nosaukumu 3 valodās. Pierakstīsim kādu jaunu produktu kategoriju. Nospiežam saglabāt, un te mums uzreiz ir redzama šī produktu kategorija. Ja mēs tagad atvērsim kādu preci, tad te jau mēs te mēs reiz redzam iespēju pievienot tādu pie jaunās produktu kategorijas. Nu, pievienosim šo, saglabāt nospiedīsim. Un ievietosim navigācijā. Izveidosim jaunu sadaļu. Piesaistīsim preces šoreiz un izvēlēsimies jauno produktu. Mums ir jāieliek punktiņš, nospiežam pievienot, dodamies uz vizuālo sadaļu, pārlaudējam lapu, un tad izvēlamies mūsu jaunu izveidotu sadaļu un redzam mums vienu jaunu produktu. Tātad produktiem var izveidot arī apakškategorijas un kategorijas. Lai izveidotu apakškategorijas, dodamies uz preču kategorijas, uzspiežam uz šī paša produkta virsū, un te mēs varam vai nu labot šī produkta nosaukumu, vai arī izveidot viņa apakškategorijas. Izveidosim pāris apakškategorijas. Nospiežam saglabāt. Tagad mums viņš ir izveidojies līdzīgi kā navigācijā divos apakšzaros. Un pie pašas preces mēs redzēsim šo produktu arī tāpat. Mēs varam apskatīt viņu arī, kas viņai ir apakškategorijas, kādas ir šai precei. Mēs viņam varam piesaistīt gan galvenai, gan apakšsadaļai. Un tagad viņš parādīsies gan pie produktu kategorijas, gan pie kategorijas jauki produkti, bet pie smuki produktu neparādīsies. Nospiežam saglabāt. Navigācija. Šoreiz novietosim kreisajā navigācijas pusē un pārveidosim arī mūsu iepriekš veidoto produktu. Ieliksim 140. Nospiežam mainīt. Un pievienosim viņam apakškategoriju. Tā, 10. 7. Izvēlamies produktu kategoriju. Tas ir tagad maina iepriekšējo. Šoreiz mums jāņem te preces. Izvēlamies produktu kategoriju un jauki produkti. Nospiežam pievienot. Un tagad mēs vizuālajā sadaļā redzam mūsu produkts un jauks produkts. Un te ir atkal tāpat nūja. Ja mēs pievienosim te vēl vienu apakšsadaļu, ar kārtu 20. Un pievienosim tagad visu produktu kategorijas sadaļu, tāpat kā iepriekš. Nospiežam pievienot, un pie precēm izvēlēsimies vēl kādu jaunu preci. Un pievienosim viņu tikai pie vienas no šīm produktu kategorijām. Pie jauki produkti. Nospiežam saglabāt. Un tagad pārlādēsim lapu. Un tagad pie jauks produkts mēs redzam
abus divus produktus, bet pie visi produkti redzam tikai vienu, jo raketa tika piesaistīta tikai pie viena no šiem produktiem. Tātad tālāk mums seko arī sadaļa parametri. Parametri ir dažādi produktu tiešie parametri, kurus mēs viņam varam piešķirt. Piemēram, svars, garums, diametrs. Un kā viņu apakšsadaļas kalpo tieši mērvienības. Tātad pievienosim jaunu parametru. Ievietosim kārtu. Kārta ir atkal secība. Tātad 60. Platums. Saglabāt. Un tagad mēs viņai piešķirsim mērvienības. Centimetri. Mērvienības arī var piešķirt dažādās valodās. Platums un milimetri. Saglabāt. Tagad atkal dosimies uz preces. Atvērsim preci vaļā. Un tagad jau mēs te redzam iespēju pievienot jaunu parametru, kas ir ar nosaukumu platums. Un viņam mēs varam izvēlēties centimetros vai milimetros. 20 centimetri. Nospiežam saglabāt. Tagad mēs, dodoties uz vizuālo sadaļu, atverot konkrēto produktu vaļā, mēs redzam viņam parametrus. Tiek uzrādīti tikai tie parametri, kuriem ir piešķirts kaut kādas vērtības. Tiem, kuriem ir tukšums, tie netiek parādīti. Tikpat labi mēs te varam viegli mainīt uz milimetriem. 200. Saglabāt. Dodamies uz vizuālo, pārlādējam. Un redzam, ka te tagad ir milimetri. Tas arī būtu viss par preču kategorijām un to parametriem. Paldies par uzmanību!